Podkāsts bez filtra – plastikas ķirurģija ar Ansi Ģīli un Ritu Paulu. Esiet sveicināti podkāstā bez filtra – plastikas ķirurģija. Studijā plastikas ķirurgs Ansis Ģīlis. Sveiks, Ansi! Čau, čau! Mēs tiekamies mūsu podkāsta vasaras epizodē. Un es tev gribu uzreiz vaicāt, kāda ir ikdiena vasarā plastikas ķirurģijas klīnikā? Jo mums šeit rādio viss ir ļoti mierīgi, daļa iet atvaļinājumā, tādas lielas tādas aktivitātes nenotiek, viss tā mēreni un mierīgi. Kā ir pie tevis? Pie mums viss notiek. Šogad mēs īsti neredzam nekādu sezonas ietekmi uz konsultāciju skaitu vai operāciju skaitu. Mazliet netipisks gads varbūt priekš mums ir ar to, ka diezgan daudz pacienti gribēja operācijas tieši jūlijā taisīt. Ja parasti jūlijas ir mierīgāks laiks, tad šogad kaut kā jūlijas mums piepildījās ātrāk nekā jūnijas. Bet visādi citādi normāls ikdienas darba režīms. Tas nozīmē, ka jūlijā tu atvaļinājumā netiksi šogad, ja? Es tieku nākošu nedēļu mazliet ārā no Latvijas, bet jūlijas būšu gandrīz visu mēnesi vietas. Anci, kā ir ar tiem mītiem par to, ka ir operācijas, kuras nevar veikt karstajā laikā vai nevajadzētu veikt vasarā? Vai ir kaut kas, ko noteikti vajadzētu ziemā darīt vai nevajadzētu ziemā darīt? Kā ir ar šo? Uz šo jautājumu es atbildu pilnīgi katrā pieņemšanas dienā, tā skaitā šodien. Es jau esmu to komentējis, jā. To saikni ar dabu mūsdienu cilvēkiem, es teiktu, ka mēs redzam mazliet mazāk nekā droši vien tas bija pirms gadiem 30, 50 vai 200. Un vairāk tā ietekme ir uz pēcoperācijas periodu tieši pacienta dzīves ritmam. Ja mēs plānojam lielu operāciju, mēs zinām, ka atlapšana būs apmēram mēnesis, vajadzētu, lai tas mēnesis paiet tā, lai šī atlapšana notiek jēdzīgi. Un mūsdienās visur ir gaisa kondicionieri, līdz ar to arī jūlijā mēs varam būt normālā konstantā temperatūras režīmā apkārtējā vidē, tieši tāpat ziemā mums ir apkura pieejama, līdz ar to tās ikdienas ārēju apstākļu ietekme nav tik izteikti jūtama, kā tas droši vien ir bijis dažas paaudzes iepriekš. Tad tie ir, sauksim tos par mītiem. Tad. Es teiktu, ka galvenais ir, lai dzīves ritms ļauj saglabāt normālus apstākļus pēcoperācijas periodā. Un tiem, kam vasarā vajag pludmali, volejbolu, braukt ar riteni, nedara vasara, tiem, kam ziemā vajag slēpot, nedara ziema, tiem, kam ir mazdārziņi jāiekopja, nedara pavasaris, tiem, kam jāsēņo, nedara rudens. Sezonāli. Ansi, mums atkal ir atsūtīti daudz interesanti jautājumi, gan tādi filozofiski, gan arī sadaļā anonīmie jautājumi tur parādījās. Kā jau anonīmie jautājumi. Tad tas pirmais jautājums ir tāds. Es citēšu, kā tas ir uzrakstīts. Vai plastiskā ķirurģija vairāk ir medicīna vai luksusa bizness? Ja es būtu rakstījuši šo jautājumu, es būtu rakstījusi plastikas ķirurģiju. Cik pareizi vai nepareizi ir, ka to dēvē par plastisko ķirurģiju? Valodnieki nolēma, ka specialitātes nosaukums ir plastikas ķirurgs un nozare ir plastikas ķirurģija. Attiecīgi Latvijā, ja mēs gribam tehniski pareizi runāt, ir jāsaka plastikas. Pirms šis te lēmums bija stājies spēkā, pārsvarā dominēja termins plastiskā ķirurģija. Tas ir kaut kādos 11 vai vairāk gados iegājies, līdz ar to tiek lietot abi divi. Pareizais ir plastikas. Tu neapvainosies, ja tevi nosauks par plastisko ķirurģiju. Es daudz to dzirdējis. Tātad, vai plastiskā ķirurģija vairāk ir medicīna vai tomēr luksusa bizness? Kā lai tā pieklājīgi atbild, tā ir medicīnas nozare, līdz ar to tur nav jautājums vairāk vai mazāk. Tā ir viena no ķirurģijas pamatspecialitātēm. Labi, kurā brīdī pacienta vēlmes var sākt konfliktēt ar medicīnas ētiku? Tajā brīdī, kad pacienta vēlmes ir nepamatotas, ja mēs nevaram pacientam atrast diagnozi, ja mēs nevaram atrast problēmu, asimetriju, disproporciju, iepriekšēju slimību sekas, tad tas, protams, ka ir konflikts, un tas arī droši vien noteikti ir konflikts tādā aspektā, ka, ja ķirurgs nepārvalda konkrētu manipulāciju, nezinu, kā viņu kvalitatīvi veikt, nevar izvērtēt, vai pacients ir piemērots kandidāts, tad arī šie te ir, manuprāt, galvenie apstākļi, kas norāda uz kaut kādām ētikas jautājumiem. Vai ir procedūras, kuras tu nekad neveiktu, pat ja klients maksā daudz? Paldies par piebildi. Es neveiktu procedūras, kurām es neredzu pamatojumu. Es neveiktu procedūras, kuras, manuprāt,
nav piemērotas konkrētam pacientam, vienalga dēļ fiziskā vai emocionālā stāvokļa. Es neveiktu procedūras, par kuru ieguvumiem pretstatītiem pret riskiem es neesmu pārliecināts. Droši vien jau, ka te nav vienas patiesības. Vai cilvēkam tas ir vajadzīgs vai nav vajadzīgs, skaidrs, ka no vienas puses viņš to saprot vislabāk. No otras puses, ārstam pretī ir jāvar saprast, kas ir tas, ko mēs varam nodrošināt. Ja mēs redzam, ka mums ir iespēja vinēt šai kopīgajā sadarbībā ar 10% varbūtību un iebraukt nepatikšanās ar 90% varbūtību, skaidrs, ka es neņemšu un vienalga, vai viņš maksā summu X vai summu 100X. Ja tas var riskēt pirmkārt pacientam ar viņa veselību, otrkārt man ar manu reputāciju. Un tas nevienā no scenārijiem nav tas, pēc kā mēs tiecamies medicīnā. Vai tavā pieredzē ir bijušas tādas sarunas? Ka tev nākas atteikt? Ir bijušas daudz sarunas, ka man nākas atteikt. Praktiski katru dienu, kad es pieņemu, ir kaut kādi jautājumi, kas uzpeld, vai man vajadzētu šito, es domājusi par šo manipulāciju, un es pasaku, ka šeit nav indikācijas darbam ar skalpeli un šujamiem materiāliem un citiem ķirurģiskiem instrumentiem. Jā, tā ir daļa no ikdienas, un tāpēc mēs esam profesionāli, ka nevis mēs pārdodam preci, produktu vai pakalpojumu, bet mēs nodrošinām ārstēšanu. Ja mēs redzam, ka šī ārstēšana nav vajadzīga, tad mēs to vienkārši nedaram. Un cilvēkam nav tas jāzina pirms tam, ja tas ir mūsu uzdevums izskaidrot. Pacienti mēdz apvainoties arī, ja tu pasaki? Ļoti maz. Pieauguši cilvēki pie tevis nonāk. Jā, grūti pateikt, vai tas ir briedums, vai tas ir vienkārši kaut kādā mērā tas, ka man izdodas paskaidrot iemeslu, kāpēc. Un tā ir arī viena no lietām, kas, manuprāt, medicīnā ļoti svarīga, lai pacients spēja ķirurgam uzticēties. Vienalga, vai viņš nāk pēc ārstēšanas vai pēc padoma, bet lai tas mans padoms vai mans vērtējums ir godīgs. Un, es nesaku, ka man ir absolūtā taisnība, bet ja es redzu, ka es nespēju šim cilvēkam to pakalpojumu sniegt, iespējams, ir kāds cits, kas to spēs ar lielāku garantiju vai labāku vai ar lielāku pārliecību, un noteikti, ka ir jādod iespēja šiem diviem cilvēkiem satikties. Tad ir viens tāds konkrēta vēstule. Sveicināti, ja man viss vēders un augšstilbi ir strijās, vai to var mainīt, lai ir estētiskāk? Tas ir pēc dzemdībām jau pirms vairākiem gadiem. Un kautrējos iet cilvēkos, atsaku sev pludmales un baseinu prieks, un man ir kompleksi. Jā, vēlme. Un vēlme slēpties ir, protams, ka saprotama. Ja ir kaut kādas tādas ķermeņa īpatnības, kas tiešām liek tik ļoti kautrēties, tad ir loģiski meklēt palīdzību. Ar strijām ir tā, ka tādas supermetodas, ka mēs viņas izdzēstu tā kā ar dzēžgumiju, diemžēl nav. Un, protams, ka tas gadījums, es nevaru pēc pāris teikumiem, pēc apraksta pateikt, cik pamatot ir problēma. Ja mēs runājam par neķirurģisko ārstēšanu, protams, mūsdienās ir virkni instrumentu gan kosmētiķiem, gan dermatologiem, kur viņi var ar aparātu tehnoloģijām, ar injekcijām, dažkārt ar mikropigmentāciju, tikai pigmentiņu tajās strijās iestrādājot iekšā, viņas ievērojami nomaskēt un dabūt ļoti lielu uzlabojumu. Tā ir viena lieta, ar ko droši vien, ka ir vērts sākt vismaz pēc padoma un saprast, vai ir kaut kas maz invazīvs, ko tur darīt, kas attiecās uz tipiskajām zonām, kur viņas veidojās. Īpaši ir kombinācija ar masīvu svara zaudēšanu, kad zemādas tauku slānis ir ievērojami samazinājies un parādījusies lieka atkara nāda. Ja tās ir tipiskās zonas, kas ir vēdera lejas daļa vai kas ir augšstilbi iekšējās virsmas, viņas ir iespējams koriģēt ar plastikas ķirurģijas palīdzību. Respektīvi, taisot vēdera plastiku, uztaisot plakanāku, stingrāku vēderu, pie viena mēs noņemam nost arī to strijaino zonu, kas ir vēdera lejas daļa. Un attiecīgi pārējās, kas ir, ja mēs vēdera ādu velkam uz leju, nostiprinam, nostiepjam, iestiep tādā, viņas ir daudz mazāk redzamas, pat ja viņas tur paliek. Tu minēji, Anse, par to svaru zaudēšanu, tad cilvēki zaudē svaru, un tie pacienti, kā mēs iepriekšējā podkāstu sērijā arī runājām, tie pēc tam nonāk pie tevis. Preventīvi, ja tas cilvēks tagad nodarbojas ar to, ka viņš mēģina atbrīvoties no tā liekā svara, kā viņš sev var atbalstīt vai atbalstīt to savu ādu, lai pēc tam nav tās problēmas un tā liekā āda, vai tur neko nevar? Ja mēs runājam par striju problēmu,
problēmu, turpinot atbildi uz iepriekšējo jautājumu. Strīju problēmu atrisināt tad, kad viņas ir izveidojušās, ir praktiski nereāli. Jā, tas, ko var darīt, ja tas svars strauji pieaug, jā, ar ēšanas režīmu viņš retāk strauji pieaug, bet kaut kādu hormonālu izmaiņu, medikamentu lietošanas vai grūtniecības laikā tas svars nāk un attiecīgi arī apjoms vēderam un dažkārt kājām viņš diezgan strauji palielinās. Un tajā brīdī tas svarīgākais ir maksimāli atbalstīt ādu. Krēmi, eļļas, masāžas, cik vien var stiprināt ādu, pabarot viņu, lai viņa nesāk plīst. Tad, kad tas jau ir noticis, bieži vien ir par vēlu, konkrēti mēs pret strijām vairs nevaram cīnīties, bet tas, ko mēs varam darīt, ir brīdī, kad svars sāk kristies, pēc iespējas vairāk rūpēties, lai ir mazāk šī atkarānā āda, lai ātrāk viss spēj savilkties. Un tur mūsdienās tie instrumenti ir daudz. Jā. Sākam, protams, ar miega kustību režīmu, masāžas, krēmi, aparāta tehnoloģijas, limfu drenāžas, jā, viss šis kas stiprina ādu, ir tas, kas iedos labāku beigu rezultātu. Ants, cik bieži pie tevis nāk pacients, kuras ir norakušas to savu sievišķību un gadiem lieguši sev, kā iepriekšējā vēstulē bija rakstīts, pludmales priekus, tikai tāpēc, ka nezināja, ka medicīna varbūt var palīdzēt, vai tas plastikas ķirurgs var palīdzēt? Ir tie gadījumi, es nepateikšu procentu sadalījumu, cik daudz ir tie, kas kautrējās un sevi ierobežo, un tie, kas varbūt tik daudz sevi neierobežo, bet tā ir pacientu grupa, kam nav bijusi informācija, kam nav bijusi drosme, un tas nav nekas slikts, jā, arī zinātne. Diezgan skaidri saka, piemēram, sievietes par krūšu operācijām domā kaut kādu laika periodu, kas svārstās starp 1 un 7 gadiem. Un 1 līdz 7 gadiem. Vidēji pacientis apsver konsultācijas vai konsultējās pie vismaz 3 plastikas ķirurgiem pirms izvēlās, piemēram, krūšu koriģējošas manipulācijas. Tas ir normāls pārdomu brīdis, un tas arī ir pamatoti pirms kaut kādām manipulācijām, kam ir potenciāls mainīt dzīves kvalitāti nākotnē, tomēr attiekties nopietni un veikt izpēti un arī psiholoģiski sevi sagatavot. Plus, es domāju, es nezinu, kā ir tavā jomā, tās tehnoloģijas jau arī mainās un ir kaut kādi jauni atklājumi vai jaunas metodes parādās. Protams, ir šis tas jauns. Jā. Mēs katru nopietno kaut kādu izglītības pasākumu norises laikā mēs tomēr kaut kādus knīfus paņemam. Varbūt tādas radikālas izmaiņas ir retāk. Bet, protams, ir tehnoloģijas, kas mainās un attīstās. Tām nav obligāti jābūt lielajām lietām. Tas var būt, viens šuvi materiāls, kurš pēkšņi nodrošina, ka mums dzīves daudz foršāk un atstāja daudz smukākas rētas. Ir kaut kas, ko tad, kad tu mācījies, tev teica, nē, šo nav iespējams izdarīt, un tagad to dari? Ir mainījušās ķirurģiskās tehnikas, ir mainījies tādas varbūt specifiskas lietas, bet, piemēram, krūšu rekonstrukcija. Ja? Gadus 15 atpakaļ nebija nekādas idejas, ka varētu taisīt krūšu rekonstrukciju, liekot implantu patiešo zem ādas. Ja? Vienmēr bija uzskats, ka drošākais implanta novietojums ir zem muskuļa dziļumā, kur viņš ir stabili piesakts, nofiksēts, un tas, ka viņas ir sāpīgākas ikdienas kustībās, vai tas, ka forma neveidojās tik dabiska, tas pacientiem pēc vēža ārstēšanas, protams, tas arī ir sekundāri. Bet to ir iespējams uzlabot. Un šobrīd mums ir diezgan liela pacientu grupa, kurām mēs dabūnam labākus rezultātus un komfortablākus rezultātus ar mazākiem riskiem. Tā ir viena lieta. Ir, protams, virkni citu lietu, ir instrumenti, tehnikas attīstās, un tas, ko es teiktu, ka lielākais ieguvums, ja, iespējams, ka šīs operācija tehnikas vai materiāli bija arī iepriekš, bet šobrīd mums ir iespēja daudz kvalitatīvāk apmainīties ar informāciju un saprast, kas ir tas labākais un kas ir zinātniski pierādītais. Jā, mums nevajag vairs bibliotēkas un grāmatas pa simtiem vai tūkstošiem eiro pirkt, lai atrastu operācijas tehnikas. Mums var mākslīgais intelekts sakārtot zinātniskos pētījumus pa pēdējiem 5 gadiem 25 sekundžu laikā, kas ir pierādīts, kas strādā, kas ir pierādīts, kas ir muļķības. Un nav pašiem jāveic šī analīze, kas var prasīt tur nes cik darba stundas. Tu izmanto mākslīgo intelektu savā darbā? Viņu nevar neizmantot. Protams, es neizmantoju viņu meklējot tur, kā veikt specifisku operāciju, jā. Bet
Tad, kad man vajag dabūt izlasi, lai viņš dabūtu kvalitatīvus pētījumus tur tādā un tādā laika posmā, tāda un tāda līmeņa literatūrā, lai es varu objektīvi salīdzināt viņus savstarpēji, jā, protams, bez tā mēs nevaram. Labi, nākamais jautājums. Kā jūs saprotat robežu starp vēlos izskatīties labāk un ķermeņa dismorfiju? Tev uzreiz laikam jāpaskaidro, kas ir ķermeņa dismorfija. Ķermeņa dismorfofobijas sindroms ir psihiatriska diagnoze, kas liek konkrētajam pacientam sevi redzēt savādāku, nekā viņa redz apkārtējā sabiedrība. Un, jā, tas ir bailes, neapmierinātība, sajūta, ka viņu izskats ir dramatiski slikts. Un, es sīkāk neklāstīšu par tipiskajām sarkano karogu pazīmēm, kas raksturo šo sindromu, bet būtība ir jau samērā laicīgi, vēlams pirms ķirurģiskas ārstēšanas, saprast, kur ved mūsu kopīgā sadarbība. Un, tas ir viens no fenomeniem, ka mēs nevaram dabūt labus kvalitatīvus rezultātus pacientiem, kas pēc definīcijas nav apmierināts ar savu izskatu. Un, viņam pēc tam arī nebūs labi, jā? Viņam pēc tam tieši tā. Un, it īpaši šis jautājums, atgriežoties pie manipulācijām, kuras es neveiktu arī par lielu naudu, diezgan liela manipulācija grupa, kurā es apzināti neesmu gribējis līst iekšā, ir dzimuma maiņas operācijas. Nevis tāpēc, ka viņas ir nepamatotas vai nepareizas, tā nebūtu nav, un ir cilvēki, kam viņas ir vajadzīgas. Bet es šajā jautājumā neesmu spējis iedziļināties tik ļoti, lai ar pilnīgi tīru sirdsapziņu varētu pateikt, ka es māku izšķirt, kur ir tie pacienti, kuriem tas ir vajadzīgs. No vienas puses, jā, tur ģenētisko mutāciju pacienti, kam ir gan vienas, gan otras chromosomas attiecīgos daudzumos, un kas tiešām ir ar nepareiziem ārējiem dzimumorgāniem piedzimuši, viņiem var būt tā vajadzība, endokrīnās slimības, ka ražojās pretējā dzimuma hormoni. Arī ir indikācija, kāpēc dzimumu maiņu taisīt, bet par psihiatriskajiem fenomeniem īsti es nejūtos tiesīgs lemt tā cilvēka priekšā un sabiedrības priekšā, ka būtu pareizi viņa arī izskatu mainīt. Un, tā ir viena no lietām, par kurām arī ir jādomā šīs dismorfofobijas kontekstā. Ja gadījumā viņš ir neapmierināts ar savu ķermeni vai kaut kādām ķermeņa daļām, tad, kad viņas ir normālas un dabiskas un bez izteiktām matemātiskām vai anatomiskām novirzēm, kā mēs varam dot garantiju konkrētajam cilvēkam, ka viņš būs laimīgs, tad, kad tā zona būs operēta ar rētām, iespējams ar kaut kādu papildus rētaudu veidošanos, iespējams ar kaut kādu jaunu cita veida deformāciju, vai vēl jau jaunāk ar cita dzimuma orgāniem. Man liekas, tie ir jautājumi, kuros ir nepieciešama rūpīga papildus iedziļināšanās, un ja to nedara ikdienā, tad tur var sanākt diezgan liels nepatikšanas. Gan pašam, gan arī pacientam. Te bija jautājums, kā cilvēki reaģēja, ka ķirurgs viņiem atsaka operāciju. Man liekas, ka tai komunikācijai ar pacientu ir jābūt maksimāli godīgai. Un, es nevaru īsti iedomāties nevienu sev pazīstamu ķirurgu, kurš raus pacientu operāciju zālē tikai tāpēc, ka pacients ir šeit un ķirurgam vajag naudu un pacients to prasa. Tomēr tie riski ar katru ārstniecības pasākumu viņi kaut kādā mērā ir saistīti un nevajag problēmas ne pacientiem, ne arī ķirurgiem, kas viņus operē. Un tomēr ķirurgam ir arī jāuzņemās pietiekoši liela atbildība ne tikai pacienta priekšā, bet arī likuma priekšā. Un arī pacienti, viņi apzināti nenāk pēc problēmām, un arī pret viņiem ir jābūt godīgiem un jāizstāsta visi riski. Ja riski ir mazāk, mēs viņus varam veikt, ja tie riski ir daudz, tad īsti nav pareizi. Vai pacienti mēdz kļūt atkarīgi no procedūrām? Kā šī atkarība izskatās dzīvē? Es teicu kaut ko vienu, pēc tam pēc kāda laika tev liekas, tagad vēl to varētu. Protams, ka tā var būt, un protams, ka ir pacienti. Mēs jau
Jā, ir tāda tendence, jā, pacients atnāk uz injekciju un pēc laiciņa viņš atnāk uz plakstiņa pacāšanas operāciju. Viņš saprot, ka viņš konkrētajā klīnikā jūtās droši, konkrētā komunikācija ar ķirurgu ir droša, operācijas zāle viņa nav nobiedējusi, iepriekšējās operācijas rezultāts ir labs un tagad viņš ir nobriedis, ka viņš šeit var uzticēties un tagad taisīs, piemēram, krūšu pacāšanas operāciju vai vēdera plastikas operāciju. Es to nesauktu par atkarību, tas ir normāls ceļš, kuram līdzi nāk gan psiholoģiska sagatavošanās, gan iespējams specifiska sagatavošanās konkrētai operācijai, gan uzticības iemantošana no konkrētās klīnikas kā ārstniecības pakalpojumu sniedzēja puses. Un kombinācijā ar to vēl nāk pacienta novecošanas kaut kādas īpatnības. Jā, iespējams, ka viņai 25 gados parādījās pirmās grumbiņas, tagad mēs esam 40 gados, un tie plakstiņi sāk spiest uz skropstām virsū. Tas ir likumsakarīgs ceļš. Un tu ej pie tā, ko tu zini, jā, pie daktera, kuru tu pazīsti. Tieši tā, tur mēs nerunājam par atkarību. Ja runājam par to, ka dzenās meklējot katru sīkumu, tad te mēs esam atkal pie iepriekšējā jautājuma, pie tā, vai tiešām tas ķermenis ir pelnījis, lai viņi visās malās kaut kādā veidā mēģinātu apstrādāt medicīnas iestādi. Kāda mūsu klausītāja raksta? Man visas influenceris izskatās vienādas. Vai jūs redzat vienādu seju epidēmiju? Tas ielikts pēdiņās, vienādu seju epidēmiju. Esmu novērojis, ka tik daudzas jaunas un skaistas sievietes brīvprātīgi atsakās no savas unikalitātes, lai izskatītos pēc viena kopēta šablona, vienādi deguni, vienādas lūpas, vienādi vaigu kauli. Vai tas neapdraud plastikas ķirurģijas kā mākslas jēdzienu? Vai tu vispār esi novērojis tādu vienādu seju epidēmiju kā? Jā, skaidri, jebkurš, kas ir mēģinājis iedziļināties, redz kaut kādas līdzības cilvēku sejās un kaut kādas varbūt tendences, kas ir mūsu laikmetam raksturīgas. Ja runājam par tipiskajām lietām, lielu tilpumu radošu injekciju daudzumu sejās, vaigos, lūpās, tad plastikas ķirurgi nav gluži tie, pret kuriem vērsties šajos jautājumos. Jā, mums tas filleru injekciju daudzums ir neliels, un, ja runājam par vidējiem tilpumiem, ko pacienti saņem pie mums, tas ir 0,5 mililitrs vai 1 mililitrs filleru materiāla vienā zonā, tas ir neliels daudzums, kas izkoriģē varbūt kaut kādus nelielus kontūras defektus, kas var izkoriģēt tilpuma nepareizu proporciju, kā tas var būt lūpās, dažkārt dziļākās grumbas padara sēklākus, bet tie salīdzinot ar vidējiem filleru daudzumiem, ko inicē citas specialitātes, mēs esam, es nevaru runāt absolūti, protams, jā, ne viss ir melns un balts, bet tie vidējie tilpumi ir mazāki un arī zonas, kurās mēs iedarbojamies, mēs tomēr redzam to pacientu kā cilvēku, kas iespējams gribēs kaut kādu veidu seju koriģējošas operācijas taisīt 15, 20, 25 gadus tālā nākotnē. Un mēs viņus veicam tādos apjomos ar tādiem materiāliem, kas mums neatstās pēdas konkrētajās zonās un neapgrūtinās sekmīgu operāciju norisi nākotnē. Un tā ir ļoti liela principiāla atšķirība. Jā, zinot, ka mums var nākties strādāt tur un zinot, ka mēs negribam dabūt kaut kādu veidu sejas mīmikas kustību, asimetrijas nākotnē, mēs nebojājam sev taciņu, pa kuru būs jāiet pēc kaut kāda laika. Ar ko es riskēju, ja es pa daudz aizraujos ar filleriem? Pēc tam, ja es nolēmu pēc tiem 20 gadiem iet to sejas. Ilgtermiņa riski un ir tūlītējie riski. Runājot par tūlītējiem tātad filleriem, katrā zonā ir drošākas zonas, ir mazāk drošas zonas. Katrai zonai ir savs ievadas veids, kas ir apstiprināts tas drošākais. Un mums nevajadzētu lieki pacientus pakļaut riskiem, ka ar mūsu injekciju mēs varam dabūt kaut kāda veida apasiņošanas problēmas, jo atkarībā no filleru veida viņi ir blīvāki, viņi ir šķidrāki un maigāki, jo viņš ir blīvāks, jo lielāka iespēja, ka nonākot asinsritē, viņš kaut kādu asinsvadiņu var aizplombēt ciet. Un, ja asinsvads aiziet ciet, kaut kāda zona paliek bez apasiņošanas. Ja konkrētā zona apasiņojās no vairākām pusēm baigi forši, bet ir dažas zonas sejā, kuras reāli dabūs kābekli tikai no vienas caurules. Ja caurule ir cieta, zona paliek neapasiņota. Līdz ar ko filleru injekcijas, piemēram, degunā vai, piemēram, pa vidu starp puzacīm ir riska zona, kurās mēs varam riskēt, ka attīstīsies nekroze, kas prasīs ilgstošu ārstēšanu un var arī atstāt rētas.
Ir pasaulē dokumentēti daži akluma gadījumi pēc filleru injekcijām, kad aiziet šīs filleru daļiņas uz asinsvadu, kas nodarbojās ar redzes nervu apasiņošanu. Tas ir, protams, krimināla situācija. Par laimi mūsu platumgrādos tas nav, ar filleriem, kas mūsu reģionā ir reģistrēti, šie gadījumi nav, bet, protams, tas neizslēdz, ka varbūt tas viens no miljona, kuram var nepaveikties. Līdz ar ko riska zonās ieteicams ar viņiem nestrādāt. Izklausās baisi. Tad nākošais ir apjoms, cik daudz mēs injicējam, kurā zonā. Ja. Viens ir viņa trāpīt asinsvadā, otrs, ka tā filleru koncentrācija konkrētajā laukumā, kurā viņš ir ieinjicēts, ir tik liela, ka viņš caur asinsvadu sienām var sākt sūkties iekšā. Arī tie daudzumi lielākoties manās rokās ir salīdzinoši nelieli. Ja mums vajag lielāku tilpumu apjomu, iespējams, mēs sadalām, taisam injekciju nevis reizi gadā tur ar filleru daudzumu tādu un tādu, bet uztaisam viņu 2 reizes mazākā devā un pēc 6 mēnešiem nākošo daudzumu viņu ievedam. Tehniskas nianses, plānošana un nesteigties pēc ātra rezultāta, bet darīt to droši. Ja runājam par ilgtermiņu, skaidrs, ka no vienas puses ir kaut kādas preparātu grupas, kas uzlabo ādas kvalitāti, dod kaut kādu reģenerāciju un tā tālāk. No otras puses, ja mēs skatāmies no cilvēka fizioloģijas viedokļa, tā tomēr ir invazīva manipulācija. Tas ir dūriens iet caur audiem, viņš rada kaut kādus rētaudus, arī visi filleri nav absolūti vienādi, un arī visi organismi nav vienādi. Un ir organismi, kas izteiktāk darbojās pret jebkuru svešo materiālu, kā pret svešķermeni, mēģina vairāk norobežot, un tas var radīt izmaiņas arī mīkstajos audos dziļākos slāņos. Kuram cilvēkam kāda veida reakcija būs, kuram cilvēkam vairāk prevalēs šī reģenerēšanās, kuram vairāk tā būs organismā drīzāk šī materiāla pieciešana, nevis atjaunošanās, mēs īsti izmērīt nevaram. Jo vairāk šīs manipulācijas tiek veiktas, jo potenciāli lielāks var būt šis rētošanās process, jeb svešķermeņa atbildes reakcijas, jeb granuloma veidošanās. Un jo tuvāk tas būs zonās, kas mums ir vajadzīgas pie ķirurģiskas ārstēšanas, jo lielāka iespēja, ka turklāt būs pievilkts kāds no nerviem, kurš var būt satraumēts, kuram apkārt var veidoties lielāka tūska, kas savukārt var nākotnē ietekmēt arī operācijas rezultātu un sejas izskatu kopumā. Plus filleris, jā, viņš rada tilpumu. Un tilpums ir forši, ja mums viņš ir vajadzīgs, bet ja viņš ir pārlieku liels, viņš šos audus izstiepj. Un, diemžēl, lai kā to negribētos, mēs visi novecojam, un mēs visi sākam novecot jau apmēram 25 gadu vecumā, un tas, ko mēs izstiepjam ar šo laboratorijā radīto mākslīgo materiālu, viņš var būt baigi forši un izskatīties baigi forši konkrētajā 25 vai 30 gadu vecumā, bet kaut kādā brīdī savu audu apjoms samazinās, ādas sadokšanās spēja samazinās, tas fillers iziet ārā, un mums ir vienkārši krunkaina izstaipīta āda tajā zonā. Un pēc tam, lai to kompensētu, mēs špricējam filleri vēl lielākā daudzumā, āda iztaisnojās, izskats relatīvi uzlabojās, bet ar katru šo nākošo ciklu pēc gada 2, 3 mums vajag vēl lielākus apjomus, kamēr tas cilvēks neizskatās vairs pēc sevis. Un tas nav plastikas ķirurģijas mērķis. Plastikas ķirurģijas mērķis ir ļaut izskatīties pēc sevis tikai labāk. Ko cilvēki visvairāk nenovērtē pirms operācijas? Vai tas ir smagais pēcoperācijas periods, rehabilitācija un tā tālāk? Mēs nevaram vispārināt. Ir cilvēki, kas nenovērtē, kā viņiem sāpēs. Ir cilvēki, kas nenovērtē, kādi būs iegūmi pēc operācijas un cik labi viņi jutīsies. Ļoti grūti to izvērtēt. Jā. Ir pacienti, kam injekcijas ļoti sāp, ir pacienti, kas saka, ka viņi nejūt, ka viņiem dur. Ir pacienti, kas pēc operācijas ir jābremzē, ka nevajag lekt gaisā, kas ir gatavi iet uz darbu nākošajā dienā. Ir pacienti, kas saka, ka ne, 2 nedēļas ir pilnīgi ella, ka nevar izkustēties un tā. Protams, es atkal dramatiski salīdzinu, īstenībā patiesība ir ļoti, ļoti kaut kur pa vidu šajā visā. Tas, kas ir mūsu uzdevums, ir viņiem runāt un pastāstīt, kādas būs sajūtas. Katrai operācijai viņas ir specifiskas, un no mūsu puses galvenais ir nemelot, lai cilvēkam ir iespēja sagatavoties. Jā, mēs negribam nevienu atvilināt uz operāciju, tikai stāstot, cik viss būs rožaini, un pēc tam
pēc tam risināt pārmetumus gan savā priekšā, gan pacienta priekšā, ka mēs esam drausmīgi padarījuši šo pēcoperācijas periodu. Tas, ka šajā vēstulē bija minēts, ka jauns deguns vai krūtis automātiski neatrisinās problēmas privātajā dzīvē. Nē, nekādā ziņā. Tam arī tas nav jāizdara. Ja cilvēkam liekas, tad es tur, nezinu, man būs lielāks, skaistāks krūtis vai, nezinu, mazāk grumbu, un tad es būšu laimīgāk. Jā un nē, redz, mūsu pacientu apmierinātības rādītāji, tā daļa pacientu, kas ir apmierināti vai ļoti apmierināti, atkarībā no operācijas veida, ir tur starp 95 un 99%. Es to saku ar diezgan lielu pārliecību, jo to saka gan pasaules literatūra, gan arī mani pētījumi. Ja, teiksim, šogad man bija 2 lieli kongresi, kuros bija jāuzstājās Eiropas līmeņa pasākumi, un es izpētīju savu pieredzi ar krūšu operācijām, kas man ir šobrīd kopš certifikāta saņemšanas precīzi 10 gadi, un mēs izgājām cauri visām manis operētajām krūšu implantu pacientēm un izvērtējām dažādu implantu veidu, gan pacientu apmierinātību, gradācijā neapmierināta, apmierināta, ļoti apmierināta, gan manu kosmētiskā rezultātu vērtējumu, viņš ir neapmierinošs, apmierinošs, labs, ļoti labs, gan arī cipariskās atšķirības, kā kur veida implanti man ir dzīvojuši, cik daudz krūtis ir mainījušās laika periodā pēc operācijas, un arī komplikāciju biežumu. Tie cipari viņi ir diezgan pārliecinoši. Jā. Es neesmu bezjēdzīgi pavadījis 10 gadus tur tādā ziņā priekš manas pašapziņas viss ciparos bija kārtībā. Protams, tas dod pārliecību, ka mēs saprotam, ko mēs darām, mēs varam izvērtēt pacientus, mēs zinām, kur mūsu ārstēšana aizvedīs. Un, tas, man liekas, ir arī super svarīgi sākotnēji komunicējot, ka mēs varam piedāvāt, mēs varam dabūt šādus rezultātus, bet pie konkrētās operācijas priekš jums tas būs šāda veida process. Ja, sākotnēji mēs gatavosimies ar izmeklējumiem, izmeklējumos būs novirs, iespējams, mēs operācijas laiku pārliksim. Tad būs operācija ilgs apmēram tik ilgi, pēc operācijas jūsu režīms būs tāds. Tur 1 nakts klīnikā, anestēzistas uzraudzībā, pielāgosim atsāpināšanu. Ja tā ir krūšu operācija, jums visdrīzāk sāpēs tā, ka vajag pretsāpju zāles 3 līdz 5 dienas, pēc tam līdz apmēram 3 nedēļām sāpēs pie aktīvām kustībām, līdzīgi kā muskuļi piedzīti pēc sporta. Ja sāpēs vairāk, iespējams, jūs ilgāk dzersiet pretsāpju zāles. Spiediena sajūta krūtīs pēc krūšu implantu operācijas jums saglabāsies visdrīzāk 2 līdz 3 nedēļas vienmērīgi, pēc tam pamazām mazināsies atkarībā no implantu veida. Mīkstāki implanti ar maigāku virsmu dos diskomfortu īsākā laikā, agresīvāki implanti ar izteiktāku audu reakciju var dot jušanas izmaiņas līdz 6 vai atkarībā no konkrētiem implantiem līdz pat 12 mēnešiem pēc operācijas, bet tie savukārt iedos lielāku stabilitāti ilgtermiņā. Mēs šito visu izrunājam, mēs nonākam līdz īstajam produktam priekš pacientā un īstajam viņa režīmam. Ja vajag ātrāk rezultātu, mēs pastāstam riskus, bet varam piemēroties, jo nav tā, ka viens ir sliktāks par otru. Katram ir savas priekšrocības, savi trūkumi. Ja ņemam par piemēru vēdera operāciju, pilnīgi cits stāsts. Ja vēdera plastika, ja viņi ietver arī diastāzes korekciju, un ja gadījumā ir kaut kādas trūces, nabas trūces, baltās līnijas trūces, viņi prasa muskuļu pārvietošanos, stingrāku fiksāciju, ar garantiju 2 nedēļas pacients leņķītī, ar garantiju 2 nedēļas uz pretsāpju zālēm, vismaz kādu tableti pirms gulētiešanas, ja ne vairāk, mēnesis korsetē, mēnesis izteikti mazkustīgs. Pirmās dienas pēc operācijas asiņu šķidrinoši medikamenti, lai izvairītos no trombozēm, kas paredz savukārt lielāku asiņošanas risku, ar lielāku varbūtību, ka mums ir jāatgriežas operācijas zālē, kaut kādas asins izplūdumus dabūt ārā. Tas viss ir jāstāsta. Ja mēs to visu esam izstāstījuši, mums nav šie te pārsteigumi pēc manipulācijām. Kāpēc man tā un jūs nebrīdinājāt, ka man būs grūti? Kāpēc klīnikas cenu lapā operācijai ir norādīta viena cena, bet pēc vizītes tā ir cita? Manā gadījumā bija krietni augstāka. Es ļoti ceru, ka tas nav par mūsu klīniku, jo mūsu cenrādis, kas ir mājaslapā, ja neskaita kaut kādas tur ekstra epizodes, kad nomainās cena, bet mēs strādājam, lai tas notiek vienā dienā precīzi, un ja nav mājaslapā nekādas aizturs, tad tam ir jābūt praktiski vienlaicīgi.
Attiecīgi, tā izmaiņa var rasties, ja mēs apskatāmies mājaslapā cenu šodien un atnākam uz konsultāciju pēc pusgada vai gada. Tur var būt izmaiņas, to mēs nevaram paredzēt. Ir kaut kāda apstākļa, kāpēc cenas ik pa brīdim izmainās. Bet tas, kam mēs nevaram būt gatavi, protams, mēs neredzam visas situācijas. Un lielākoties cenu izmaiņas pret mājaslapā norādīto sākotnējo ir saistītas ar to, ka konsultācijas laikā mēs lēmjam, ka mums ir vajadzīga vai cita veida manipulācija, vai arī kaut kāda manipulācija kombinācija. Ja mēs paredzam, ka cenu lapa paredz, ka būs, piemēram, krūšu palielināšana vai vēdera plastika, bet konsultācijas laikā mēs redzam, ka, lai dabūtu labu rezultātu, krūtīm ir vajadzīga ne tikai tilpuma korekcija, bet arī formas korekcija ar pacāšanu. Tas uzreiz ir pilnīgi cits operācijas apjoms. Tieši tas pats, ja vēdera plastikai ir pamata pozīcija ir viena, bet ja mēs arī plānojam tauku atsūkšanu, un ja mēs plānojam varbūt arī tauku pārstādīšanu uz kādu citu zonu, tad tās ir vēl divas papildus manipulācijas arī ar saviem izdevumiem, savu laiku. Un tas, protams, ka sadārdzina. Vai ir kaut kādas operācijas, ko apmaksā valsts? Plastiskās operācijas? Valsts apmaksā neatliekamo mikroķirurģiju, valsts apmaksā mikroķirurģiju bērniem ar iedzimtu defektu korekcijām. Valsts apmaksā kaut kādā mērā asinsvadu veidojumu korekciju jaundzimušajiem, kas ir lāzera medicīnas ārstniecība. Valsts apmaksā krūšu rekonstrukcijas pēc mastektomijas, ja tās tiek veiktas kādā no 4 lielajām slimnīcām. Valsts var apmaksāt arī krūšu samazināšanas operāciju, ja konkrētās ārstniecības iestādes savu budžetu ietvaros ir spējīgas tās nodrošināt. Jā, arī 4 lielās slimnīcas, kas ar krūtīm strādā, Stradiņi, Austrumi, Gaļezers ne, bet Daugavpils un Liepāja. Viņas var veikt šīs manipulācijas. Attiecīgi ir kaut kāda virkne pakalpojumu. Un valsts apmaksā arī rokas ķirurģiju. Nezinu, šobrīd ar rokām es nestrādāju, attiecīgi es nezinu kādā mērā, bet ir valsts pakalpojumi, kas ietver nervu nospiedumu sindromus. Un to ārstēšanu, jā. Kāpēc krūšu formas korekcijas operācija ir dārgāka par implantu ievietošanas operāciju, ja pirmajai nav jāmaksā par papildus materiāliem? Ja mēs salīdzinām ar stundas izmaksām operāciju zālē, tad implantu pāris ir naudas izteiksmē mazāks ieguldījums nekā 1 stunda narkozē privāta klinika operāciju zālē, iesaistoties anesteziologam, anestezistei, narkozes materiāliem, visam pārējām, kas ir nepieciešams. Tas ir pirmais. Otrais - tehniskā sarežģītība krūšu palielināšanas operācijai. Grieziena garums ir 3,5 līdz 4,5 centimetri, vismaz manās rokās, un operācijas ilgums svārstās starp 30 un 40 minūtēm, lielākoties ap 35 minūtēm. Operācija ir ātra, saudzīga, praktiski bez nekāda asins zuduma, ar nelielu šuvīti un absolūti prognozējam gan operācijas gaidu, gan pēcoperācijas periodu. Ja skatāmies krūšu pacāšanas operācijas vai krūšu samazināšanas operācijas, tad viņa ilgums ir 2,5 līdz 3,5 stundas. Cik liela tā starpība? Griezienu garums ir nevis 4,5 centimetri, bet apmēram 50 centimetri uz katru krūti. Plus tas viss ir jāslēdz 3 dažādos līmeņos. Attiecīgi, kopā tikai šūšana viena jau ir 3 metru garumā, lai būtu uztaisīta krūšu pacāšanas operācija. Un, protams, ka tas viss sastāv ievērojams izmaksas. Un, ja mēs vēl paskatāmies uz, primitīva lieta, ķirurģiskais diegs, ja, tas, ko šobrīd mums piedāvā medicīnas tehnikas izplatītāju kompānijas, ir diegi, kas tiešām dod mums smukākas rētas un labākus rezultātus. Viens diedziņš maksā 27 eiro. Man iziet čupa ar tiem diegiem operācijas laikā, kas nozīmē, ka operācijas pašizmaksa viņi ir krietni lielāka pie krūšu pacāšanas. Tas kopums arī to sastāda. Esmu dzirdējis, ka krūšu palielināšanas operācija var veikta bez krūšu griešanas, implants ievietojot caur padusi. Kā tas ir iespējams? Tas nav bez krūšu griešanas, vienkārši grieziens ir padusē. Ja, rētu implantu iedabūt iekšā mums tāpat vajag.
Neviena no tehnoloģijām, lai cik fancy viņi neizklausītos, nepiedāvā mazāku griezienu pa 1,5–2 centimetriem, ja mēs neizmantojam nekādus. Bet tāda reāli ir metode, ja? Populārākie griezieni ir paduses grieziens, grieziens gar kādu no areolas malām vai arī zemkrūts krokas grieziens. Katram griezienam savas priekšrocības, savi trūkumi. Ja mēs kopumā skatāmies, tad krūts apakšējās malas grieziens ir populārākais grieziens. Viņiem riski ir vismazāk. Ja? Pirmkārt, operācija ir saudzīgāka, otrkārt, operācija ir ar vislabāko redzamību no visām metodēm, treškārt, mēs nešķērsojam dziedzeri, attiecīgi mūsu implants nebrauc gar piena vadiem, kuros kaut kādas baktērijas var būt iekšā. Un nerada arī dziedzerī nekādas rētas, kas nākotnē potenciāli var apdraudēt vai nu krūts barošanu vai krūts izmeklēšanu, tieši radioloģisku izmeklēšanu. Ja tas ir rētas, tur ir sabiezējums, viņš var vai nu nomaskēt kaut ko, kas būtu laicīgi jāpamana, vai tieši pretēji radīt kaut ko līdzīgu kaut kam sliktam un uztaisīt viltus satraukumu. Rēta, ja runājam par rētām, atkal jautājums, kas ir vismazāk pamanāmā rēta. Ja ļoti labi sadzīst, teorētiski viskaistākā rēta varētu būt gar areolas malu, bet ja viņa paliek kaut vai ar milimetru lielāku šo te platumu, viņa būs uzreiz ļoti redzama vietā, kas ir pirmā, uz ko jebkurš skatās ieraugot plikas krūtis. Zemkrūts krokas grieziens ir ļoti labs kompromisa grieziens. Viņš ir no vienas puses rēta redzama, no otras puses viņa ir precīzi krokā un vajag ļoti fokusēti viņu meklēt, lai viņu ieraudzītu. Un savukārt paduses grieziens. Peldkostīmā, apakšveļā, krekliņā, bez piedurknēm, paceļot rokas, simetriskās rētas uzreiz parāda, kas ir darīts. Un, atkal jāskatās uz šī brīža tendencēm. Šobrīd sievietes arvien retāk audzē apmatojumu padusēs, kas šo rētu nomaskēs. Attiecīgi, viņi būs diezgan skaidri redzami tajā zonā. No infekcijas viedokļa salīdzinoši struntīgāka pieeja, tomēr sviedru dziedzeru intensitāte, higienas līmenis padusē ir švakāks nekā uz krūts vai zemkrūts. Vai varu veikt sejas pievilkšanas operāciju, ja man ir permanentais meikaps, uzacis un skropstu virsējā līnija? Vai tās līnijas pēc tam būs vietā? Sejas pievilkšanas operācijai, ja mēs neejam plakstiņu zonā, tur īsti lielas ietekmes nav. Ja sejas pacāšana, viņi paredz apmēram sākot no deniņu līmeņa uz leju, šo te griezienu graus priekšējā virsmu, tālāk uz aizmuguri, attiecīgi viņi velk uz augšu vaigu un velk uz augšu kaklu. Protams, ir tehnikas, kas ir ar mazāku apjomu, vai vairāk vajag kaklu vai vairāk vaigu, bet klasiskais facelifts, kas ir sejas un kakla pacāšana, viņš iet šajā te zonā un acu zonā mēs nepieskaramies. Cits stāsts ir ar uzacu pacāšanām vai plakstiņu korekcijām. Taisot plakstiņu korekcijas, tīpaši, ja iet gar skropstu līniju, kaut kāds pigmenta daļa, viņa bieži vien paceļās mazliet uz augšu. Lielākajā daļā gadījumu viņa dzīšanas procesa laikā tūskai mazinoties attiet atpakaļ, bet varbūt vajadzība, ka viņu vajadzēs piekoriģēt. Uzacīm līdzīgi. Ar uzacīm līdzīgi. Cik ilgi jāstaigā ar apseju pēc šādas operācijas? Pēc sejas pacāšanas lielākoties, atkal nav viss melns vai balts, ir cilvēkam vairāk tūska, ir cilvēkam tūkst mazāk. Bet klasiski pirmā nedēļa ir tāds nopietnāks, stingrāks pārsējs, un pēc nedēļas kontrolas mēs pārējām salīdzinoši vieglāku masku, kas vienkārši mazliet pietur vaidziņus uz augšu. Kāpēc tas ir vajadzīgs? Tas ir vajadzīgs, tāpēc, ka pēc visām operācijām ir tūska, un mēs gribam, lai ir pēc iespējas mazāk gravitācijas ietekme uz mūsu šuvju vietām, lai viņas neplešās platumā lielākas, lai ir smukāka rēta. Tas ir viens. Otrs, mēs gribam, lai mūsu operācijas rezultāts ir pēc iespējas ātrāk novērtējums un pēc iespējas stabilāks. Un svaigi operētā laukā, kam ir tendence tūkt, ja mēs atstājam bez atbalsta, viņš vienkārši ādu izstieps un nebūs tas maksimālais efekts. Tāpēc pirmā laiciņa, kamēr tas iekšējais spiediens ir lielāks, mēs viņu mēģinam pieturēt, lai viņš neļauj ādai izstiepīties. Mana kosmetoloģija visu laiku man aizrāda par sauļošanos. Ka saule kaitē manai ādai, ātri kļūšot veca, nevaru ar sevi neko padarīt, man patīk tas brūnums. Ko dakteris saka par sauļošanos? Vai tiešām ir tik traki? No vienas puses, protams, ir jāpiekrīt, ka cilvēkiem ilgstoša atrašanās saulē bez atbilstošiem aizsarga krēmiem un aizsarga pasākumiem ir bīstama un skaidrs, ka tas ādas vēža risks
kaut kāds ir un kuram viņš ir lielāks, kuram viņš ir mazāks. Katra cilvēka atbildīgs uzdevums pašam pret sevi un saviem tuviniekiem būtu aiziet pie dermatologa, izvērtēt ādas tipu, izvērtēt pigmentu veidojumus, izvērtēt riskus un saprast, kas ir īstais. Ir cilvēki, kam tiešām būtu jāslēpjas, ir cilvēki, kam ir kaut kādas aizdomīgās zonas, kuras ir jāpapēta tuvāk, ir cilvēki, kuriem ir kaut kāda veidojuma, kurus labāk paņemt nost, vai ķirurģiski, vai ar lāzeru, atkarībā no tā veidojuma veida. Tas ir iespējams. Un skaidrs, ka mums vajag, visur dzīvē mums vajag meklēt kaut kādus kompromisus. Jā, viens ir baidīties no tā, ka paliksim veci, otrs ir palikt vecam tumsā, slēpjoties no saules un emocionāli būt visu laiku diskomfortā. Jo tie labie apstākļi un siltumiņš un foršā vide apkārt un tas, ka tev ir silti un patīkami un apkārt viss ir skaisti un skaidrs, ka viņš emocionāli iedod baigo lādiņu. Un kāda jēga ir tev novecot bez grumbām, bet nelaimīgam, ja tu vari braukt ar riteni vai spēlēt tenisu vai iet pastaigās ar draugiem vai radiem. Un man liekas, ir ļoti svarīgi atrast to komforta zonu, ja, kuram tas ir bīstamāk, tam vajadzēs 50 saules SPF krēmu, saules aizsarga krēmu, ir kam vajadzēs 30, ir kas dzīvos brīvāk. Un skaidrs arī, ka mums D vitamīnu vajag un bez saules salīdzinoši sarežģītāk ir to līmeni uzturēt tādu, kas ir vajadzīgs organismam kopumā. Kas ar sauļošanos pēc operācijas periodā, kas jāņem vērā? Es neierobežoju, bet specifiski jāņem vērā ir, ka nedrīkst iesauļot rētas. Un rētām ir šis dzīšanas process atkarībā no grieziena veida, lokalizācijas. Rēta pilnībā noformējās laika posmā starp 4 un 12 mēnešiem, kamēr viņai ir apsārtums. Viņu nevajag rādīt saulē, respektīvi, ja rādat saulē, tad ar 50 saules krēmu vai silikonu gēlu pāri, vai arī ar apģērbu piesegtu. Brīdī, kad viss ir sadzījis, tur nav ierobežojumi, kamēr viņas ir ar apsvērtumu, vienkārši pašas rētas ir jāpiesadz, lai viņas neiepigmentējās. Anonīmie jautājumi. Aiziet! Kāds klausītājs iesūtīs tad ļoti tieši jautājumu, vai ir iespējams veikt dzimumu locekļa palielināšanu? Ja jā, tad kādā veidā tas notiek? Dažādas tehnikas, dažādas problēmas, kuras tiek risinātas šajā te jomā. Es pats ar dzimumu orgānu operācijām nenodarbojos, bet mūsu klinikā viņas tiek veiktas. Pirmkārt ir jāsaprot, kas ir pie vainas konkrētajā situācijā. Ja tas var būt apkārtmērs, tas var būt garums. Ja problēma ir garumā, jāsaprot, vai viņš ir ārpus anatomiskajām robežām, vai tas ir vairāk iedomāta problēma, un jāsaprot, kas tieši ir tas traucējošais. Jo ir pirmkārt ar pašu dzimumu orgānu nesaistītas problēmas, kas var būt absolūti primitīvas, piemēram, aptaukošanās. Ja liels zemāts tauku slānis vēdera lejas daļā, vienkārši tas vēders ir uz priekšu, un tāpēc tā mantība drusciņi ir pazudusi. Un atsūcot taukus, mēs dabonam, ka viņš vienkārši vairāk tiek izvirzīts uz ārpus, un tur viss ir kārtībā. Jā, ir salīdzinoši arī primitīva vaina vienā anatomiskā struktūrā, kas diezgan stingri notur pozīcijā, ja mēs runājam par vīriešu dzimumu orgāniem. Un šo te saitīti iešķiļot mēs arī varam iegūt kaut kādus milimetrus viņa garuma, ja tas ir nepieciešams, ja tā ir tā problēma. Tie ir divi vienkārši risinājumi. Ja problēma ir apkārtmērā, tur risinājums var būt tauku pārstādīšanas manipulācija. Ja problēma ir garumā, tur ir varianti. Īpaši, ja tā ir kombinācija ar erekcijas traucējumiem, tās var būt arī protēzes, kas var tikt ievietotas. Un arī tās ir dažāda veida. Cik pieprasīta šī operācija ir Latvijā, un vai vīrieši tiešām nāk, un kādi ir viņu motīvi? Varbūt viņus atved partneris. Klausījos, dr. Strušinskis formā līderi dalījās novērojumos, ka pie ārsta Latvijā vīrieši ļoti bieži piesaka tieši sievietes. Plastikas ķirurģijā tas ir mazliet mazāk. Jā, ir tiešām vīrieši, kurus atved sievietes, bet lielākoties tās diskusijas mums ir saistītas ar grumbām sejā, kur sieviete grib, lai vīrietis ir mazliet jauneklīgāks blakus un noveco mazliet lēnāk nekā viņš vai viņa dzīvesveids vai darba ritms to ir piespiedis darīt. Vai tās ir kaut kādas salīdzinoši nelielas aptaukošanās problēmas vai arī lielie svara zaudējumi, kāpēc vīrieši atnāk. Jā, uz sejas lietām sievietes atsūta vīriešus, jā, tur reti kurš pats izdomā, ka jāiet ir pēc ārsta viedokļa.
Ja runājam par taukiem sānos vai vēdera priekšējā sienā vai vēdera apjoma problēmām, kad šis svars ir nomests un lieka āda ir palikusi un priekšrods palicis priekšā, neesmu nevienu gadījumu redzējis, kad sieviete būtu atvedusi vīrieti. Tie ir vīrieši, kas paši priekš sevis tur atraduši kā problēmu un nāk pēc medicīniska risinājuma. Tāpat kā vīrieši, kam ir ginekomastija vai pat, ja nav dziedzeri krūtīs, tad pārlieku liels tauku daudzums krūtīs. Jā, viņi arī lielākoties atnāk paši risināt šo te problēmu. Par dzimuma orgānu problēmām arī vīriešiem tā zona ir pietiekoši sensitīva, un es neesmu nekad mūsu klinikā redzējis nevienu vīrieti, kurš būtu ar sievieti kopā atnācis risināt kādu no šīm te problēmām. Mums ir salīdzinoši daudz iesūtīt šoreiz jautājumu par maksu un par izmaksām. Šis konkrētais mēs zinām stāstus, kad vīrieši maksā par sievu operācijām, bet vai ir bijis otrādi, ka sieviete atved savu vīrieti, nosēdina pie jums kabinetā un saka, daktari, salabojiet viņam to un to, un es maksāju? Es konkrēti mūsu klīnikas darba organizācijā es neesmu tas, kurš, es nezinu īstenībā operāciju izmaksas. Man ir kaut kāds aptuvens viedoklis, un kaut kad mēs sanākam kopā un saprotam, kā ir mainījusies pašizmaksas un lemjam par kaut kādām stratēģijām, bet tās epizodes ir droši vien reizi gadā nebiežāk, un tās ikdienas maksāšanas lietas ir administratīvie darbinieki, kas to visu uzmana, un mēs ķirurgi, mēs cenšamies fokusēties uz to, ko mēs mākam vislabāk. Attiecīgi mēs konsultējam, ieklausāmies pacientā, izstrādājam plānu un tālāk jau mūsu administrācijas darbinieki, viņi saņem ķirurģijas plānu un informē pacientu par to, kādas ir izmaksas. Un tas viss arī ir nofiksēts sanrāžos un mājaslapā, tā ka es ļoti reti, kad zinu apstākļus, kā kurš ko maksā, kāpēc, un vai tas notiek ar pārskaitījumu vai bankas karti vai kā savādāk, man īstenībā nav nejausmas. Pēc apendicīta operācijas man pazīstama māsiņa pastāstīja, ka iedarbojoties narkozei, es runāju visādas muļķības. Kādas smieklīgas narkozes sarunas ir dzirdējis dakteris Ansis? Es neesmu dzirdējis ļoti daudz smieklīgās. Tātad, aizmiegšana ir šausmīgi maiga, to viss cenšas nokontrolēt, un anesteziologs dzird daudz vairāk, jo mēs arī netaisam lieku spriedzi operāciju zālē, ja mēs ļaujam pacientam mierīgi aizmigt, un tad saņemam signālu, ka pacients ir miedziņā, māsiņas ir sagatavojušas operāciju lauku, un tad ķirurgi iet operāciju zālē un sāk darbu pie klāta galda. Attiecīgi, bet tā aizmigšana, tas nav runātīgais posms. Aizmigšana ir jauka mierīga aizmigšana, kur visi pacienti cenšas noturēties pēc iespējas ilgāk augšā un noķert to brīdi, kad viņi aizmigs, un realitātē, ja viņiem liek skaitīt, tad līdz 10 netiek neviens. Parasti tas ir kaut kas starp 3 un 6, un cilvēks ir atslēdzies. Pamošanās ir drīzāk tas laiks, kurš ir runātīgāks, bet mēs necenšamies arī šausmīgi izaicināt un mēģināt provocēt tos pacientus uz kaut kādiem brīnumiem. Kā kurš pamostās. Tas ir baigi atkarīgs no tā, ar kādām sajūtām un ar kādām domām viņš ir aizmidzis, bet tas ir mierīgs un jauks posms. Tādas briesmas, ka kāds tur ceļās panikā vai lamā mūs vai kādu citu, tas ir ļoti, ļoti, ļoti rēti. Vai ir iespējams veikt operāciju inkognito, lai neviens neuzzinātu? Mūsdienās neko nav iespējams veikt inkognito. Ja mūsu mašīnas zina, kur mēs braucam, un mūsu sociālie tīkli zina par kādu pārgājienu apģērbu vai putnu būrīti ar kameru, mēs esam sapņojuši naktī. Tā, ka, Tev vajadzēs teikt savu personas kodu klīnikā? Skaidrs. Pirmkārt, tā ir drošība. Ja mums ir nepieciešams identificēt pacientu, un mēs to darām vairākās pakāpēs. Ja, pacientu identificē pirmkārt reģistratoru brīdī, kad pacients iestājas
iestājās, viņi identificē māsiņa, kas ieliks vēnes katētru, viņi identificē ķirurgs, kas plāno operāciju, viņi identificē anesteziologs, kas veiks ar narkozes saistītos pasākumus. Tā ka minimums ir 4 soļi, kur dažādiem dienestiem ir jāvar pārbaudīt, ka tas ir konkrētais pacients un viņam ir konkrēts pamats atrasties mūsu klinikā un saņemt pakalpojumu. Tieši tāpat pacienta datus apstrādās mūsu grāmatvedis, tieši tāpat pacienta dati būs nepieciešami pacientam nākot uz atkārtotām vizītēm, un mūsu pacienta aprūpes koordinātori, mūsu medmāsas zinās, kas ir tas pacients, un tieši tāpat pacienta dati parādīsies e-veselībā, ja viņam vajadzēs jebkādu medikamentu recepti nosūtījumu uz laboratoriju. Laboratorijas rezultāti būs apskatāmi ārstniecības personām, kas ar šo te pacientu darbojās nākotnē. Tāpat, ja būs slimības lapa atvērta, arī darba devējs redzēs, kas ir atvērs slimības lapa. Mēs nevaram. Mēs varam no kā klīnika nodrošināt pacientu datu aizsardzību, līdzīgi kā to prasa Eiropas visas regulas, un skaidrs, ka visas iesaistītās personas ir absolūti atbildīgas par jebkādu pacientu datu neizpaušanu. Un nekur ārpus klīnikas un ārstniecības procesā iesaistītajām personām mēs nevaram to visu laist, bet, protams, mēs nevaram galvot par to, par ko mēs neatbildam. Jā. Jebkurš ārsts, pie kura pacients vērsīsies nākotnē, ja viņam vajadzēs detalizētu informāciju par pacientu veselības stāvokli, ir šīs te sistēmas, kurās tās informācija būs uzkrājusies un būs redzama, un tas arī pacienta interesēs. Ja gadījumā rodās kaut kāda sarežģījuma, tad lai tam, kurš tajā brīdī ir tas, kas var glābt viņa veselību vai dzīvību, lai viņam ir pieejama pilna medicīniskā informācija. Tā skaitā par sarežģījumiem, ja tādi ir bijuši. Un, protams, mēs jebkurā ārstēšanas posmā, ja tas ir vienalga ambulatora ārstniecības iestāde, jebkurā specialitātē, vai ja tas ir dienas stacionārs, vai tas ir stacionārs, mums pacientiem veselības stāvoklis var pasliktināties. Mēs nemēdzam strādāt bez nekādiem riskiem medicīnā, jebkuram cilvēkam. Ņemot analīzes, saņemot vakcināciju, saņemot lokālo anestēziju, var sākties alerģiska reakcija, var sākties sirdsritma traucējumi, var būt jebkādi apstākļi, var tikt izprovocēt epilepsijas lēkmi, ja pacientam tāda ir. Un šīs situācijas var prasīt pārvešanu uz augstāka līmeņa stacionāru, kur ir intensīvā terapija, vai specializēts neiroloģijas dienests, vai specializēts asinsvadu ķirurģijas vai kardioloģijas dienests. Šajos te apstākļos, protams, kad visi pacienta dati brauks viņam līdzi, un viņš nonāks ar visu savu medicīnisko informāciju cita līmeņa ārstniecības iestādē, kur par viņu būs zināms arī tieši tāpat viss, kas ir darīts pie mums. Nu, un visbeidzot pēdējais jautājums. Vai un kāda mūzika skan Anša Ģīļa operācijas zālē? Mūzika skan ļoti dažāda, sākot no popmūzikas, beidzot ar ņūmetālu un repu. Tev ir kaut kāda playlista, ko tu izvēli? Es pats ar to pārsvarā nenodarbojos. Mums ir māsu palīgs Anita klīnikā, kas ir ļoti, ļoti advancēta šajā jomā un māk noķert kopējo noskaņojumu. Dažkārt, ja tās ir lokālās operācijas, es pasaku pacientiem, lai viņi izvēlās, kas ir veids, kā mēs nonākam pie kaut kā interesantāka. Tad viņš atnāk uz operāciju ar savu jau un var tikt operēts savas playlistas. Pārsvarā tas operācijas diezgan īsas un šausmīgi daudz mēs nenoklausamies, bet ir kaut kas ik brīdim parādās. Jo Coldplay no rīta līdz vakaram klausīties mēs nevaram, kas ļoti jauki nomierina, un tā droši vien tas ir biežākais mākslinieks, kas mums skan. Bet ir virkne apstākļu, kas mums liek pamainīt. Ja mums ir bēdīgāks noskaņojums, mēs liekam možāku mūziku, ja mums vajag mazliet nosēdināties, mēs uzliekam kaut ko mierīgāku, mēs skatāmies arī pacienta noskaņojumi, ir tādi, ko mēs gribam nomierināt, ir tādi, kurus savukārt vajag uzmundrināt, un mēs piemērojamies. Jā, mūzika tādā ziņā maģiski iedarbojas. To mēs rādio arī redzam un jūtam ikdienā. Andris, paldies tev par atbildēm uz jautājumiem. Paldies jums, mīļie skatītāji un klausītāji, par iesūtītiem jautājumiem. Gaidīsim atkal un tiksimies tad mūsu podkāsta nākamajā epizodē. Tiekamies rudenī. Podkāsts Bez filtra. Plastikas ķirurģija ar Ansi Ģīli un Ritu Paulu.